Šodien mēs ar jums parunāsim par ūdeni un par ūdens šķidrumiem. Iepriekšējās nodarbībās mēs esam noskaidrojuši, ka ūdens ir amfolīts. Tas nozīmē, ka tas varētu būt gan protona donors, kā tas ir raksturīgs skābēm, gan protona akceptors, kas ir raksturīgs bazēm. Ūdens molekulā spēj disociēt, atšķiļot ūdeņraža ionus un pievienot ūdeņraža ionus, veidojot hidroksoniju ionu. Šādu ūdens molekulu miedarbību sauc par autoprotolīzi, jeb par autoionizāciju. Šis process ir saistīts ar iekšējās enerģijas, ar sistēmas iekšējās enerģijas izmaiņām. Šis process ir apgrieznisks, līdz ar to, ka jebkuram apgriezniskam procesam ūdens autoionizāciju var raksturot, izmantojot līdzsvara konstanti. Divam ūdens molekulam iedarbojoties veidojas viens hidroksonija ions un viens hidroksīda ions. Līdz ar to līdzsvara konstante izskatās lūk šādi. Ņemot vērā, ka ūdens koncentrācija ūdenī skan dīvaini, bet kas ir koncentrācija, atcerēsimies. Koncentrācija ir fizikālais lielums, kas raksturo vielas daudzumu, kas atrodas sistēmas tilpuma vienībā. Ja ir 1 litrs ūdens, un 1 litra ūdens masa ir 1 kilograms, 1 kilograma ūdens molmasa ir 18 grami uz molu, tātad 1000 gramos ūdens atrodas apmēram 55,56 moli šīs vielas. Līdz ar to ūdens koncentrācija ūdenī un atšķaidītos ūdens šķidrumos ir aptuveni 55,56 moli litrā. Ievietojot šo skaitli, pārveidojam konstantas, līdzsvara konstantas izteiksmi un iegūstam jaunu konstanti, ko sauc par ūdens autoprotolīzes konstanti, kas temperatūra plus 22 grādi pēc Celsija skalas ir vienāda ar 10 minus 14 pakāpe. Te nav rakstītas vienības, bet katra iona koncentrācija ir molos litrā, līdz ar to otrajā pakāpe moli otrajā pakāpē dalīts ar litriem otrajā pakāpē. Bet parasti šīs vienības neraksta blakus, vienkārši pieraksta, ka H2O ir 10 minus 14 pakāpe. Tad jebkura ūdens šķidruma, tāpat kā tīrā ūdenī, hidroksonija ionu un hidroksīda ionu koncentrācija līdz ar to, koncentrācijas reizinājums līdz ar to ir 10 minus 14 pakāpe. Šis lielums ir nemainīgs, līdz ar to, ja tiek palielināta ūdeņraža ionu, jeb hidroksonija ionu koncentrācija, tad jāsamazinās hidroksila ionu koncentrācija un otrādi. Ja šo ionu koncentrācija ir vienāda, tad šķidruma vide ir neitrāla. Ja
hidroksona jonu koncentrācija ir lielāka par hidroksīdu jonu koncentrāciju. Šķīdums ir skāps, un to starp citu var atšķirt arī pēc garšas. Un var teikt, ka, ja mēs lietojot kaut kādu produktu vai dzērienu, jūtam skābo garšu, tas nozīmē, ka tur tādā dzērienā vai tajā pārtikā hidroksona jonu koncentrācija ir lielāka par hidroksīdu jonu koncentrāciju. Nu, un atbilstoši otrādi, ja hidroksona jonu koncentrācija ir mazāka par hidroksīdu jonu koncentrāciju, šāds šķīdums ir bāzisks. Līdz ar to šķīduma skābumu vai bāziskumu var raksturot, izmantojot šo jonu koncentrāciju skaitlisko vērtību, bet ņemot vērā, ka abas koncentrācijas ir savstarpēji saistītas, pietiek raksturot tikai viena jona koncentrāciju. Parasti to dara raksturojot vai norādot hidroksona jonu koncentrāciju. Var vienkāršāk teikt, raksturojot ūdeņraža jonu koncentrāciju. Ir pieņemts šķīduma vidi raksturot ar hidroksona jonu koncentrācijas negatīvo decimālu logaritmu. Un šo lielumu sauc par ūdeņraža eksponentu un apzīmē kā pH. Tātad pH ir negatīvais logaritms no hidroksona jonu koncentrācijas, vai arī vienkāršoti pH ir negatīvais decimālais logaritms no ūdeņraža jonu koncentrācijas. pH-metrija ir ārkārtīgi svarīgs virziens analītiskajā ķīmijā un raksturo vairākas lietas, un to izmanto medicīnā. Fizioloģiskiem šķīdumiem ir jābūt ar savu skaitlisko vērtību, un ja tā mainās, tas liecina par to, ka organisma kaut kas nav kārtībā. Augsne ir jābūt ar noteiktu pH skaitlisko vērtību. Izrādās, ka dārzeņi vislabāk jūtas, ja augsnes pH ir kaut kur starp 5,5 un 6,5. Sliktāk, ja pH ir zemāk par 5,5 un vēl sliktāk, ja augsnes pH ir virs 7. Kāpēc tas ir? Vēlāk mums būs temats par, kas ir saistīts ar vides objektu raksturojumu, ar dabas ūdens raksturojumu, ar augsnes raksturojumu. Tad mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma un apspriedīsim, kāpēc tas ir. Es minēju tikai divas nozares, medicīnu un lauksaimniecību, kur izmanto šo fizikālo lielumu, lai raksturotu organisma stāvokli, vai vides stāvokli, vai procesus, kas norisinās organisma vai vidē. Bet ir vairākas citas jomas, kur izmanto šo fizikālo lielumu. To ieviesa dāņu bioķīmiķis Sørensens, un tas notika 1909. Gadā. Starp citu, Sørensens strādāja Karlsburgā alus rūpnīcas laboratorijā un pētīja procesu, kas norisinās alus bruošanas rezultātā. Tātad pH radies, šīs fizikālais lielums radies šajos pētījumos.
Tātad atgriežamies pie vides raksturojuma. Vide ir skāba, ja hidroksonija jonu koncentrācija ir lielāka par hidroksīdu jonu koncentrāciju un lielāka par 10⁻7 pakāpe moli litrā. Tad negatīvais logaritms no šī skaitļa ir vienāds ar 7, un līdz ar to vide ir skāba, ja pH skaitliska vērtība ir mazāka par 7. Ja hidroksonija un hidroksīdu jonu koncentrācija šķīdumā ir vienāda, un abas koncentrācijas ir 10⁻7 pakāpe moli litrā, tad pH ir 7. Nu, un galu galā vide ir bāziska. Ja hidroksonija jonu koncentrācija ir mazāka par hidroksilu jonu koncentrāciju, tas ir, ja tā ir mazāka par 10⁻7 pakāpe, un tas nozīmē, ka pH skaitliska vērtība ir lielāka par 7. Nu, jāmāk, zinot jonu koncentrāciju, aprēķināt pH skaitlisko vērtību. Nu, piemēram, ja ūdeņraža jonu koncentrācija, hidroksonija jonu koncentrācija ir 10⁻7 pakāpe, negatīvais logaritms no 10⁻7 ir 7, un secinājums, ka šķidruma vide tādā gadījumā ir neitrāla. Ja, piemēram, hidroksonija jonu koncentrācija ir 10⁻2 pakāpe moli litrā, negatīvais logaritms no 10⁻2 pakāpe ir 2. Secinājums, ka šādā gadījumā šķidruma vide ir skāba. Trešais piemērs. Ja hidroksonija jonu koncentrācija ir 10⁻11 pakāpe moli litrā, negatīvais logaritms no 10⁻11 pakāpe ir 11, un ja pH skaitliska vērtība ir 11, tad šķidruma vide ir bāziska. Nu, ar zinātnisko kalkulātoru var, ar zinātniska kalkulātora palīdzību, vai arī ir atsevišķas tabulas, logaritmu tabulas, kurus izmantojot var aprēķināt pH skaitlisko vērtību, ja koncentrācija nav kaut kāds pārocīgs Hertz skaitlis. Nu, piemēram, ja hidroksonija jonu koncentrācija ir 0,0045 moli litrā, tad negatīvais logaritms no šī skaitļa ir 2,35. Un šāda šķidruma vide ir skāba. Un otrādi ir jāmāk aprēķināt, kāda ir atbilstoša jonu koncentrācija, ja ir zināma pH skaitliska vērtība. Nu, piemēram, ja pH skaitliska vērtība ir 3, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka hidroksonija jonu koncentrācija šķidrumā ir 10⁻3 pakāpe, jeb 0,001 mols litrā. Tā kā hidroksonija jonu un hidroksīdu jonu koncentrāciju reizinājumam ir jābūt vienādam ar 10⁻14 pakāpe, tad, lai aprēķinātu hidroksīdu jonu koncentrāciju, zinot hidroksonija jonu koncentrāciju, vajadzētu 10⁻14 pakāpe dalīt ar 10⁻3 pakāpe. Un rezultātā ir 10⁻11 pakāpe. Tātad hidroksonija jonu koncentrācija šāda šķidrumā ir 10⁻3 pakāpe, bet hidroksilu jonu koncentrācija 10⁻11
minus 11. pakāpe. Ja, piemēram, pH skaitliska vērtība ir 9. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka hidroksonija jonu koncentrācija šāda šķidrumā ir 10 minus 9. pakāpe. Un, lai aprēķinātu, kāda ir hidroksila jonu koncentrācija, 10 minus 14. pakāpe jādala ar 10 minus 9. pakāpe. Tātad vēlreiz iegaumējam, ka pH plus pOH skaitliskai vērtību summai vienmēr ir jābūt vienādai ar 14, tas ir viens. Un otrs moments, ka hidroksonija jonu koncentrācija H3O lādiņš plus reiz hidroksila jonu koncentrācija OH lādiņš mīnus koncentrācija ir jābūt šim reizinājumam ir jābūt vienādam ar 10 minus 14. pakāpe. Tas ir tas divas pamatformulas, kuras vajadzētu vienkārši iegaumēt, lai veikt šāda veida aprēķinus. Nu, gala, ja pH, trešais piemērs, ja pH skaitliska vērtība ir 4,6, tas nozīmē, ka hidroksonija jonu koncentrācija ir 10 pakāpe minus 4,6 ar kalkulātora palīdzību. To var aprēķināt un izrādās, ka tas ir vienāds ar 2,51 reiz 10 minus 5. pakāpe moli litrā. Un hidroksīdu jonu koncentrācija atbilstoši ir 10 minus 14 dalīts ar 10 pakāpe minus 4,6. Tas ir 10 pakāpe minus 9,4 moli litrā. Jeb 3,98 reiz 10 minus 10. pakāpe moli litrā. Kā nosaka pH skaitlisko vērtību? Nu, pirmajam kārtam to var noteikt, izmantojot indikatorus. Indikatori ir vairāki. Agrāk izmantoja dabiskos indikatorus plaši. Piemēram, pirmais no indikatoriem bija lakmus, ko izdalīja no ķerpiem, bet principā par indikatoru var kalpot vairākas organiskas krāsvielas, pat tādas, kas ir pārtikas produktu sastāvā. Un dažreiz mēs pat neiedomājamies, kas var kalpot par indikatoru. Jūs taču zināt, kā piemēram, ja tējā ieliek citronu, tējas krāsa kļūst gaišāka. Tātad tas vielas, kas piešķir tējai krāsu, skābā vidē izrēģē ar hidroksonija joniem un veidojas jauni produkti, kuru krāsa ir gaišāka. Un otrādi, ja tējai, piemēram, pievieno kādu vielu, kura šķidruma vide ir bāziska, nu, piemēram, kaut sodu, tēja kļūst tumšāka. Bet, nu, zinātne izmanto sintētiskos indikatorus pašlaik, un par indikatoriem vēlreiz kalpo dažas vielas, kuram piemīt intensīva krāsa, un šis krāsas izmaiņa norisinās noteikta intervālā. Nu, piemēram, izmanto tādu indikatoru kā metiloranžs, kas neitrāla vide, kuram neitrāla vide, nu, tā nosacīti, neitrāla vide krāsa ir oranža, skaba vide sarkanā. Piemēram, lakmus, neitrāla vide violets, skaba vide sarkans, baziska vide zils.
Te es neesmu minējis vēl vienu indikatoru fenolftalīnu, kas skābā vide ir bezkrasains, neitrāla vide arī ir bezkrasains, bet baziska vide tam ir avensarkana krāsa. Ir zināmi vairāki indikatori. Plaši izmanto arī universālu indikatoru, kas ir indikatoru maisījums, un līdz ar to, ja reiz tas ir maisījums, tas ļauj noteikt pH skaitlisko vērtību plaša diapazonā. Te tabulā mēs redzam, kā skābā, neitrāla un bāziska vide mainās metiloranža, fenolftalīna un lakmusa krāsa. Tad īstenībā skatāmies, kā maina krāsu metiloranžs, piemēram. Tad principā neitrāla vide, tāpat kā baziska vide, metiloranža šķīdumam, metiloranžs ir cieta kristaliska viela, kas labi šķīst ūdenī, tātad izmanto metiloranža šķīdumu, ūdens šķīdumu, un tas sāk mainīt krāsu pret sarkanu tikai, ja šķīdums ir diezgan paskāps. Ja pH ir apmēram 3. Ja pH ir 7, ja pH ir, teiksim, 12 un tā tālāk, ar metiloranža šķīdumu to atšķirt nevar. To var atšķirt tikai stipri skābos šķīdumus. Fenolftalīns, jūs redzat, kā arī, ja pH ir 7 vai 7,5, 7,8, tas paliek bezkrasains. Tas maina krāsu pret avensarkanu tikai tādā gadījumā, ja pH skaitliska vērtība kļūst lielāka par 8. To pašu var pateikt par lakmusu, piemēram. Lakmus kļūst zils, ja pH ir lielāks, pH skaitliska vērtība ir lielāka par 8, un kļūst sarkans, ja pH skaitliska vērtība ir mazākā par 4,5. Tā diapazonā no 4,5 līdz 8,3 lakmus paliek violets. Tātad līdz ar to mēs redzam, ka ar indikatoru palīdzību, ar atsevišķu indikatoru palīdzību nav iespējams diezgan precīzi noteikt, kāda ir šķīduma vide, bet tagad ir speciālas ierīces, ko sauc par pH metriem, mēri instrumenti, kurus sauc par pH metriem, kuri ļauj precīzi, ļoti precīzi izmērīt pH skaitlisko vērtību. Katra no šādām ierīcēm ir elektrods, kura potenciāls, jeb lādiņš, kas uzkrājas uz šī elektroda, ir atkarīgs no hidroksona ionu koncentrācijas. Tie var, pH metri var izskatīties dažādi. Es parādīju tikai 3 piemērus, bet pH metriem izskats varētu būt ļoti dažāds. Kā strādā ar šīm ierīcēm? Elektrodu ievieto šķīdumā, kura vidi vēlas noteikt. Un tagad izmanto elektroniskos pH metrus uzreiz. No skalas var nolasīt, no monitora arī var nolasīt, kāda ir pētama šķīduma skaitliska vērtība. Ja mēs mēram pH vairākiem
paraugiem, tad katru reizi izņemot pH metru no viena pētama šķīduma, to ievieto elektrodu, ievieto destilēta ūdeni, noskalo, nosusina ar filtru papīru un tikai tad ievieto cita šķīdumā. Tad obligāti vajadzētu noskalot elektrodu. Nu, un parasti pirms veids mērījumu šādu aparātu kalibrē. Ko tas nozīmē? Ievieto šķīdumā ar precīzi zināmu pH skaitlisko vērtību un regulē skalu tā, lai tā radītu tādu pH, kāda ir tam šķīdumam, kuru sauc par buferšķīdumu. Buferšķīdumi ir šķīdumi, kuriem pH skaitliska vērtība nav atkarīga, praktiski nemainās, ja šiem šķīdumiem pieliek klāt nedaudz stipras skābes vai stipras bāzes. Tātad šādi šķīdumi nemaina pH skaitlisko vērtību un izmantojot buferšķīdumus, kalibrē šādas iekartas, tātad pārbauda, vai tā skaitliska vērtība, ko rāda mūsu aparāts, atbilst patiesībai. Tātad šodien mēs ar jums esam parunājuši vairākus jautājumus, un no teorijas ir jāzina, kas ir ūdens autoprotolīzes konstante, tālāk kas ir pH, kā raksturo vidi atkarībā no hidroksonielu un hidroksilu koncentrācijas, un arī kā raksturo pH atkarībā, kā raksturo vidi atkarībā no pH skaitliskas vērtības. Un arī jāmāk, zinot koncentrāciju, aprēķināt pH skaitlisko vērtību, un zinot pH skaitlisko vērtību, jāmāk aprēķināt hidroksonielu un hidroksilu koncentrāciju šķīdumā. No praktiskas puses vajadzētu mācīt noteikt pētama šķīduma skaitlisko vērtību, izmantojot vai nu indikatorus vai pH metrus, un par to mēs ar jums parunāsim vienā no nākamajām nodarbībām, un jums arī būs laboratorijas darbs, kur jums būs iespēja arī praktiski to izdarīt. Ar to uz šodienu man ir viss.